Labrīt, dāmas un kungi. Šodien es esmu nākusi pie jums ar jautājumu, kāpēc nacionāla valsts un nacionāla kultūra? Un šo jautājumu es vēlos aktualizēt, jo aizvadītajos gados aizvien intensīvāk starptautiskajā telpā tiek runāts par nacionālas valsts kā modernās pasaules dominējošās organizatoriskās formas krīzi. Jā, 21. gadsimtā nacionālā valsts atrodas ne tikai savas identitātes meklējumos, bet arī krustpunktos starp vietējo un starptautisko politiku. Turpinās globālās kultūras ekspansija, pieaug cilvēku mobilitāte, veidojas jaunas un palielinās esošās diasporas kopienas, strauji attīstās tehnoloģiskais progress, pārnacionālo institūciju ekonomiskā vara, pieaug jaukto laulību skaits, nostiprinās savstarpējā valstu atkarība, ko ietekmē starptautiskā tirdzniecība un globālais tirgus. Šie ir tikai daži būtiskākie apstākļi, kas izvirz šodien jautājumu gan par nacionālas valsts, gan nacionālismu turpmāk iespējamību un izpausmēm. Gan teorētiķu darbos, gan sabiedriskās diskusijās var izdalīt vismaz 3 dominējošas attieksmes attiecībā uz nacionālās identitātes politiku. Pirmkārt, nacionālas pozīcija, un tieši ar dominējošā ir kultūras nacionālas pozīcija, kas uzskata, ka globalizācija pieaugoši apdraud nāciju, kā zinām iedzīvotāju kultūras kopienu, kur vieno savas tēvzemes kopēja vēsture un mantojums, nacionālā kultūra, kopēja ekonomika, tiesības un pienākumi. Cita pozīcija – kosmopolītu pozīcija, kas aizstāv informācijas sabiedrības veidošanos, kur saista relatīvi atvērta komunikācijas struktūra. Kosmopolītu viedokļa esence ir ticība universālam humānismam un pārliecība, ka, lai arī kultūras ir dažādas, būtiskākais ir visas cilvēces saprašanās, universālas vērtības un tiesības, kuras atbalsta cilvēki visā pasaulē. Kosmopolīti uzskata, ka mūsu universālā identitāte kā cilvēciskām būtnēm ir primārā identitāte, un tā ir daudz fundamentālāka par jebkuru citu īpašo identitāti. Citiem vārdiem, mēs visi esam vienādi, tikai valkājam atšķirīgas krāsas drēbes, runājam atšķirīgās valodās un ēdam atšķirīgas lietas. Visbeidzot, trešā pozīcija, postmodernistu pozīcija, jeb radikāla individualistiskā pozīcija, kritizē kosmopolītisko universālismu un humānismu. Arī līdzīgi kā kultūras nacionālistiem, postmodernisti kritizē arī kosmopolītu nevērību pret kultūras savdabību. Tomēr postmodernisti iziet ārpus kultūras nacionālistu uzskatiem, kas primāri meklē savu identitāti nācijā. Viņi uzskata, ka šie milzīgie nacionālie stāsti, kas veido kolektīvās identitātes bāzi 21. gadsimtā, nav iespējami. Postmodernisti deklarē, ka cilvēces kultūru un individu identitātes ir daudzslāņainas un daudzveidīgas, un par atbilstošu spēles laukumu šīm multidimensionālajām cilvēces identitātēm viņi uzskata jauno informācijas tehnoloģiju radīto vidi. Izvirzot apgalvojumu par nacionālas valsts krīzi, vairāk domātāji un sabiedrības grupas vienlaiks arī meklē un piedāvā atbildes, vai un kā šo krīzi var pārvarēt. Nacionālas valsts dzīvotspēja un vienotība 21. gadsimtā lielā mērā ir atkarīga no vairākiem priekšnoteikumiem. Nosaukšu 3, manuprāt, būtiskus. Pirmkārt, kāds nācijas koncepts būs šīs valsts pamatā. Otrkārt, kāda būs nacionālās valsts spēja, kapacitāte kļūt par globālo procesu konkurētspējīgu spēlētāju. Un treškārt, kā viens no centrālajiem jautājumiem ir, vai nacionālā kultūra spēs konkurēt ar globālās kultūras spiedienu, vai atradīs veidu, kā daudzpusīgi izpausties pieaugošas kultūras daudzveidības apstākļos. Kā mums Latvijā veicās ar šo jautājumu risināšanu, vismaz sabiedriskās diskusijas līmenī? Un šeit man jāatzīmē, ka jautājumā par to, vai nākotnē redzam Latviju kā nacionālu valsti un kāds tad modelis būs mūsu nācijas pamatā, diskusijas ir bijušas nepietiekošas, īpaši strādājot pie valstiski nozīmīgiem ilgtermiņa attīstības dokumentiem, pie Latvija 2030 un arī pie nacionālā attīstības plāna. Faktiski jūs neatradīsiet šajos dokumentos stingru un skaidru atbildi šajā jautājumā. Tāpēc jāatzīmē, ka ir pilnībā atbalstāma šobrīd uzsāktā darbība pie Satversmes preambulas izveides, kas šos it kā daudziem saprotamos jautājumus izskaidro un iekļauj valsts pamatdokumentā mūsu Satversmē.
Jautājumā par nacionālās kultūras konkurētspēju ir jāatzīmē, ka valsts kultūra politika faktiski gan arī vienīgā sabiedriskā politika konsekventi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas brīža ir iestājusies par nacionālas valsts izaugsmi. Arī šobrīd spēkā esošās nacionālās kultūra politikas vadlīnijas nes nacionālas valsts nosaukumu. Nacionālās kultūras politikas misija ir palīdzēt mūsu valstu iedzīvotājiem kļūt par sabiedrību, kas ir saliedēta un stipra savu vērtību apziņā, un kuras cilvēki paši līdzatbildīgi un radoši iesaistās latviskās dzīves telpas un dzīves stils izkopšanā. Jau 19. gadsimtā, ko mēs saucam par pirmās latviešu atmodas laiku, kad brieda mūsu nacionālā pašapziņa, nācijas un valstiskuma iedīgļi veidojās uz kultūras nacionālismu pamatiem. Es esmu pārliecināta, ka kultūras nacionālisma ideoloģija mums šobrīd nepieciešama vairāk kā jebkad. Lai arī es neesmu tas cilvēks, kas sabiedriskajā politikā meklē ārējos ienaidniekus, tomēr nevar ignorēt vairākus pasaulē notiekošos procesus. Šajā laikmetā mēs visi esam liecinieki straujai kultūras daudzveidības izušanai pasaulē. Atsevišķi mūslaika kultūras pētnieki uzskata, ka globālās kultūras izraizītā kultūra homogenizācija ir pielīdzināma ekoloģiskai krīzei, un šie procesi ir savstarpēji cieši saistīti. Visuzskatāmāk to apliecina valodu izušana. Situācija attiecībā uz valodu dialektiem vai izloksnēm ir vēl kritiskāka. No aptuveni 6000 valodu, kurās cilvēki uz zemes kādreiz ir runājuši, uz šo brīdi ir palikušas tikai pusi no tām. Pie tam dažas no tām ir pārstāvētas ar vienu vai dažiem valodu zinātājiem, tikai dažiem simtiem no šīm valodām ir vairāk kā 1 miljons runātāju, un tikai 8 no visām mēs varam uzskatīt par lielajām valodām, jo tajās runā vairāk kā 100 miljonu cilvēku. Lai arī kultūra un valoda nav identiskas, tomēr ikvienam ir skaidrs, ka kādas valodas izušana ir nesarājami saistīta ar kādas īpašas kultūras formas, ja ne pat vesela dzīvesveida izušana. To, ka šie draudi, kultūras daudzveidības izušanas draudi, nav tikai iedomas, apliecina arī starptautiskās sabiedrības mērķtiecīga darbība pēdējo 10 gadu laikā, kā rezultātā gan apvienoto nāciju izglītības zinātnes un kultūras organizācijas ietveros, gan Eiropas padomes ietveros ir tapuši vairāk nozīmīgi starptautiskie tiesību akti, kas ir vērsti uz kultūras daudzveidības aizsardzību. Arī kultūras patēriņa pētījumi Latvijā apliecina, ka liela daļa cilvēku Latvijā labprātāk izvēlas kļūt par pasīviem kultūras patērētājiem, nevis aktīvi piedalīties tās radīšanas procesos. Bet tiklīdz kultūra kā radošu dzīvesveidu nomaina kultūru kā tirgus laukums, rodas labvēlīgi augsni masu komerckultūras produktu izplatībai un nacionālās kultūra vides noplicināšanai. Atbildot uz jautājumu, kāpēc mums šodien Latvijā ir nepieciešams īpašs pūlis, kurus mums ir jāiegulda nacionālās kultūras saglabāšanā un izkopšanā, varētu piedāvāt vismaz 3 argumentus. Pirmkārt, nacionālā kultūra ir nepieciešama saliedēta sabiedrības veidošanai, jo par sabiedrības integrācijas politikas galveno misiju jākļūst nevis kaismīgai dažādības ideju popularizācijai iedzīvotāju vidū, atbilstoši multikulturālismu postulātiem, bet gan iedzīvotāju saliedēšanai saliedēšanai uz kopīgas vērtības sistēmas pamata. Citiem vārdiem sakot, ja patiesi Latvijā vēlamies nonākt pie saliedētas sabiedrības, gan valsts kultūra politikas, gan sabiedrības integrācijas politikas uzdevums ir meklēt kopīgo, nevis uzsvērt atšķirīgo. Otrkārt, vienotas nacionālas kultūras ideja ir nepieciešama individiem. Cilvēkiem kā sociālām būtnēm ir izteikti nepieciešamība piederēt un justies pārliecinātiem, ka šī piederība garantē viņiem zināmu labklājību, drošību un noteiktību viņu eksistencei. Jāsaprot, ka pieaugošas globalizācijas apstākļos krīzes piedzīvo ne tikai cilvēks un valstis, bet arī indivīdi. Kultūras aplūšana, jauktu identitāšu veidošanās ir procesi, kam daudz cilvēki nav gatavi, tāpēc tie izsauc bailes un nenoteiktību. Nacionālajai kultūrai mijiedarbā ir izglītība, ir jāspēj nodrošināt šo mainīgo identitāšu savijumam stabils kodols, un tā ir nacionālā identitāte, nacionālo kultūras vērtību kopums, kas kā sociālais un garīgais orientieris palīdz veidoties individa patības apziņai
un rosina meklēt atbildes uz tādiem mūžcenējiem jautājumiem, kā kas es esmu, no kurienes es esmu cēlies un kādu dzīves ceļu izvēlēties man pašam turpmāk. Treškārt, mazo kultūras areālu savdabības saglabāšana ir globāls pieprasījums. Latvija ir vienīgā valsts pasaulē, kas var uzņemties atbildību par latviešu nacionālās kultūras savdabības saglabāšanu, tādējādi dodot ieguldījumu pasaules kultūras daudzveidības saglabāšanā. Nevaram ignorēt faktu, ka, lai arī par Latvijā dzīvojošiem krieviem, poļiem vai ebrejiem mēs runājam kā par mazākumu tautībām, pasaules mērogā šīs etniskās grupas ir arī daļa no lielajām kultūrām un valodām, kuru praktizētāju un pārmantotāju skaits ir neskaitāms reizes lielāks kā latviešu nacionālajai kultūrai. Latviešu nacionālā kultūra un valoda pēc savas praktizētāju nelielā skaita ir tuvāk tai kategorijai, ko apzīmē kā apdraudētās valodas un kultūras. No globalizācijas skatu punkta raugoties, nacionālo valstu un nāciju identitātes atrodas pieaugošas konkurences apstākļos, kam ir būtiski ietekme ne tikai uz valsts tēlu veidošanu, bet arī uz valsts sociāla-ekonomiskās attīstības perspektīvām. 2008. gadā pēc Latvijas institūta pasūtījuma Latvijā tika veikts pētījums ar nosaukumu Latvija konkurētspējīgas identitātes meklējumos, kas nāca klajā ar vairākām pārdomu vērtām atziņām. Es nolasīšu 3 no tām. Kultūra ir atslēga uz progresīvu civilizāciju ar savu pašcieņu un attīstības veidu, tā parāda pasaulē cilvēkus un viņu vērtības. Lai veidotu veiksmīgu zīmolu, ir jābūt drošam par to, kas tu esi, un Latvija regulāri aizķeras aiz šī šķēršļa. Un trešais citāts: visu labo vietu zīmolu pamatā jābūt ar kultūru saistītai patiesībai par šo vietu un tās iedzīvotājiem. Vēršot auditorijas uzmanību šīm atziņām, vēlos izteikt pārliecību, ka Latvijas identitātes konkurētspēja 21. gadsimtā pilnīgi noteikti nav iedomājama bez nacionālās kultūras, kuras pastāvēšana un turpmāka bagātināšana ir balstām 4 pamatvērtībās. Pirmkārt, savdabība, jeb unikalitāte, otrkārt, izcilība, treškārt, mūsu cilvēku radošais potenciāls un talanti, un ceturkārt, ilgspēja. Attiecībā uz savdabību līdz šim esam spoži sev parādījuši dziesmu un deju svētku procesā un materiālā mantojuma izpausmēs. Tomēr nepietiekoši novērtēts ir Latvijas nemateriālais kultūras mantojums plašākā izpratnē. Lokālās tradīcijās sakņotās tradicionālās prasmes, ieražas un rituāli, mutvārdu kultūra, tā skaitā valoda, dialektu un izloksnes, viss, kas gadsimtiem mantots un tālāk nodots, kā latviskā dzīves ziņa un dzīves veids. Mēs bijām viena no pirmajām valstīm, kas 2003. gadā pievienojāmies UNESCO konvencijai par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu, bet, diemžēl, 10 gadu laikā resursu nepietiekamības dēļ mums nav izdevies pabeigt savu likumu par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un izveidot arī nacionālo sarakstu, uz kuru pamata veidot šī mantojuma saglabāšanas programmas. Savas patības un vērtības apziņā nozīmīgs ir arī tāds kultūra politikas instruments kā nacionālais kultūras kanons, bet šim kanonam būs loma tikai tad, ja tas aktīvi tiks ieviests izglītības procesā, gan skolās, gan plašāk sabiedrībā. Jautājumā par izcilību gribētu šeit tikai pateikt vienu īsu aksiomu. Maza valsts kultūrā būs konkurētspējīga, ja tā būs izcila. Manuprāt, viena no mūsu izcilības spēcīgākajām jomām ir mūzika, un līdzās tādām startautiskām zvaigznēm kā Elīna Garanča, Marsija Jansons, Gideons Krēmers, gribētos, lai mēs redzam arī mūsu pašu mājas spēcīgos kolektīvus, kā akadēmiskais koris Latvija, mūsu radio koris. Latvijas Nacionālā opera noteikti mums ir jāuzlūko visiem kā potenciāls, kā opernams, kas var kļūt par vienu no vadošajiem vismaz Baltijas jūras reģionā. Un šobrīd mums ir jādara viss, lai opernams nostātos uz stingriem saimnieciskiem pamatiem, un mēs ļoti cerīgi raugāmies uz jauno valdi un ticam, ka viņiem izdosies. Par ekscelences pasaules līmeņa zināšanu un kultūras centru ir jākļūst Latvijas Nacionālajai bibliotekai. Nākamais gads mums visiem ir īpašs. Līdzās Rīgai, kā Eiropas kultūras galvaspilsētai,
nedrīkstam pazaudēt to, ka notiek unikāls notikums. Tiek atvērta mūsu gaismas pils. Jautājumā par ilgspēju. Es šeit būšu pavisam īsa un konkrēta. Tāpat kā valstī kopumā, tā arī kultūras nozarē mēs būsim ilgspējīgi savā attīstībā un ilgspējīgi kā valsts, ja mēs primāri domāsim par mūsu valsts iedzīvotājiem, par cilvēkiem. Arī kultūras nozarē, diemžēl, aizvadītos gadus lielāka prioritāte ir bijusi veltīta kultūras infrastruktūras sakārtošanai, bet kultūra bez cilvēka, bez kultūras radītāja, šo vērtību pārmantotāja nav iedomājama. Nav iespējama ilgspējīga kultūra bez cilvēka. Būtiska lieta, par kuru mums ir jādomā kultūras ilgspējas sakarā, ir kultūra politikas finanšu instrumenti. Un šeit, kā nozīmīgi kultūra politikas instrumenti, es gribētu minēt Valsts kultūra kapitāla fondu. Es aicinātu Nacionālo apvienību domāt par to, kā atgriezties pie kultūra kapitāla fonda sākotnējā finansēšanas modeļa, kas bija balstīts uz noteiktu procentu no azartspēlēm, alkohola un tabakas. Manuprāt, arī tīri filozofiski šīs finansēšanas modelis ir attaisnojams un pilnīgi noteikti tas ir ilgspējīgs un labāk var pasargāt nacionālos kultūras procesus gadījumā, ja politiskā vara ir kultūrai nelabvēlīga. Šis ir 4 vērtības, kuras es minēju, kas caurvīja Latvijas kultūra politika un kurai būtu jācaurvīja kultūra politika. Tomēr, lai šos elementus, šīs vērtības varētu uzturēt pastāvīgas un klātesošas Latvijas kultūras dzīvē, ir svarīgi domāt par korporatīvo pārvaldību. Un šeit ir svarīgi atgriezties pie nacionālās kultūra politikas aizsākumiem, pie kādas ļoti labas un spožas idejas. Tas ir Latvijas Nacionālā kultūras padome, kurai ir jākļūst par nacionālās kultūra politikas sirdi, kurā satiekās dažādi nozaru pārstāvi, lai paši aktīvi iekļautos nacionālās kultūra politikas veidošanā un diskutētu par nacionālajai kultūrai strateģiskiem un nozīmīgiem jautājumiem. Un es gribētu noslēgt savu uzstāšanos, atgādinot droši vien visiem zināmus vārdus, ko mūsu rakstnieks Acis Ķēniņš ir teicis Tautas padomes svinīgajā sēdē 1918. gadā, kad tika lemts par Latvijas Republikas dibināšanu. Un viņš teica, tautas, kas nav radījušas savu kultūru, savas īpatnējās gara vērtības, ir dzīvojušas par velti. Tā kā pēc pāris gadiem mēs svinēsim mūsu Latvijas Republikas 100-gadi, ir ļoti svarīgi jau šodien veidot programmu kultūru Latvijas 100-gadēji, kurā mēs apliecinām, ka arī mūsu laiku cilvēks ir spējīgs radīt spožas kultūras vērtības, kas iztur laika ritumu. Paldies par uzmanību.